Īkšķis, tīkšķis, īkšķis, tīkšķis, īkšķis, tīkšķis, īkšķojies. Nospiež katru podziņu, augšu plēju pritina, atver jaunu lodziņu. Īkšķis, tīkšķis, īkšķojies. Čau, šis ir raidījums Īkšķi, tīkšķi. Un mēs esam šeit, lai parunātu par visādām interesantām lietām. Par redzamām lietām, par neredzamām lietām, par naudu, par internetu, par dzīvi, vārdu sakot, un mēs runājam ar īpašiem ekspertiem. Es joprojām esmu Maliks, un mans šodienas viesis un eksperts ir Mārtiņš. Čau. Čau. Mārtiņam ir 8 gadi. Viņš sapņo kļūt par futbolistu vai pingponga spēlētāju. Mārtiņam patīk stāstīt anekdotes. Ja Mārtiņam būtu miljons, viņš nopirktu Porsche. Klau, Mārtiņ, es saprotu, ka tu esi eksperts naudas jautājumos. Tā varētu būt? Tā varētu būt, bet vairāk es esmu eksperts futbolā. Cik ir daudz naudas un cik ir maz naudas? Es teiktu, ka maz naudas ir kādi 50 eiro. Un, ja jūs domājat dikti daudz naudas, tad es domāju miljoni. Par to futbolu tur vienmēr liela nauda apgriezās, vai ne? Jautājums karam spēlētājiem Latvijam tikai gadā samaksā var būt miljonu. Jā. Bet Mbappe centās izpirkt pa 1 miljārdu un 100 miljoniem tikai gadā. Kā domā, kā tas nākas, ka viņiem ir tur milzu miljoni, bet Latvijā maksā daudz mazāk? Ja latvieši attīstītos futbols, ja atnāktu Messi, Neimārs vai kaut kādi tādi futbolisti, tad mums viss būtu attīstījies. Viss futbols kļūtu labāks virslīgā. Tad problēma ir naudas trūkums? Jā. Mums vajag dabūt daudz naudu, lai nāk visi spēlētāji. Jāsakrāj, jānopērk daudz spēlētāji. Alberts nevienu nav nopircis, viņiem ir tikai latvieši. Jānopērk. Mēs noskaidrojām, cik ir daudz naudas, cik ir maz naudas. Nu, jā. Paskatāmies, ko par to teiks Īkšķis, tīkšķis, jo viņš ir eksperts, vai ne? Es nezinu. 100 eiro šķiet daudz, ja tā ir kabatas nauda, ko tērēt priekš kino un kārumiem, bet tas nemaz nav daudz, ja tev pašam jāpērk arī apģērbs, pārtika un jāapmaksā elektrība. Parēķini, cik daudz tev jāstrādā, lai nopelnītu šo naudu. Viens cilvēks var 100 eiro nopelnīt stundā, bet cits nedēļā. Ja nevari saprast, vai vari vai nevari atļauties kādu dārgu lietu, parēķini, cik ilgi jāstrādā. Ja kārotā dārgā manta prasīs pārstrādāties, varbūt jāsamierinās ar lētāku. Dažādās valstīs ir dažādas naudas jeb valūtas, kuras vērtību rēķina dažādi. 10 dolāri, 10 eiro, 10 peso galīgi nav viens un tas pats naudas daudzums. Piemēram, ja tu atbrauc no Japānas ar 1000 jēnām kabatā, tu vari par tām dabūt tikai 6 eiro. Mārtiņ, Klau, tu esi kaut ko pircis internetā? Nē, tikai tētis nopērk man, ja kaut ko vajag. Viņam parāda, ko es gribu, un viņš izdomā, vai viņš to pirks. Jo tev vajag tētim pateikt, ka īstenībā nevajag uzreiz pirkt pirmo, ko viņš Viņš arī nepērk. Jā? Viņš nav tāds, kurš uzreiz 1 un 2. Viņu nav viegli apkrāt. Tu zini, kā internetā krāpjas? Jā, cilvēki uzliek kaut kādu lietu, un īstenībā tu dabū kaut ko pilnīgi citu. Iedomāsimies, ka tu ieraugi internetā Neimāra buči tiek tirgoti. Īstie viņi, ar kuriem viņš spēlēja? Nu, tā tajā sludinājumā ir rakstīts, maksā 15 eiro. Tas būs fakes. Var uzzināt par cenu arī, un vai tā ir īstā bilde. Cik dažādas valūtas tu vari nosaukt? Es varu nosaukt eiro, rubļus, dolārus, zlotus un mārciņas. Un izskatās, ka tu zini diezgan daudz. Es tev piedāvāju doties eksperimentā pie īsta numismāta, kurš tev izstāstīs visu par naudu un visu par valūtām. Kāpēc mums ir balti cimdi rokās? Balti cimdi rokās tādēļ, ka strādājot muzejā, mēs priekšmets nedrīkstam aiztikt bez cimdiem. Jo, kā tu zini, mums rokas mēdz būt bišķi netīras, un līdz ar to mēs uz priekšmetiem negribam atstāt kaut kādus traipus.
jo šie netīrumi, kas mums uz rokām ir, viņi ar laiku priekšmetu bojā. Bet tiem uz baltiem cimdiem netīrumu. Tāpēc baltos cimdus mēs regulāri mazgājam. Vai kāda no priekšā esošajām naudiņām, kur tu redzi, tev šķiet pazīstama? No šiem laikiem nē. Šeit ir 1 miljards marku, kas ir absolūti, jāsaka tā, kosmiski pēc mūsdienu izpratnes par naudas vērtību. Vai šī ir īsta nauda vai kopēta? Šī ir īsta nauda. Viss ir īsta nauda. Un kā tev šķiet, ko par šo varēja nopirkt? Man liekas, ka daudz ko varēja nopirkt par šādu naudu. Principā tu varēji nopirkt 1 kukulu maizes, varbūt kādu piena pudeli. Tad, kad tu ieej veikalā, ar 1 eiro iegādājies faktiski to pašu. Un tas nozīmē to, ka nevienmēr nominālā vērtība, kas ir uzdrukāta uz papīra naudas vai iesista monētā, atbilst naudas pirktspējai. Vecākā monēta, kas ir izlikta tev priekšā, ir šī monētiņa. Un tā ir vairāk nekā 2000 gadu. Tā ir Romas republika tajā laikā, un varbūt būsi dzirdējis, tas ir Gaius Jūlijs Cēzars. Viņš ir cilvēks, kurš lika pamats Romas impērijai. Šī monēta ir dālderis, un tas ir hercogs Jēkabs, varbūt tāda arī būs dzirdējis. Ja viņi salīdzinās ar šito, ja taču būs bagāka. Tieši tā, viņi arī krietni lielāki ir. Mārtiņa, skaidrs, ka tā nauda ir smuka un viņa mēdz būt kantaina un apaļa un papīra un kāda tik vēl nē. Es tev piedāvāju tagad piedalīties viktorīnā, piktorīnā un jautājumi būs par naudu. 4 nervus kutinoši jautājumi, uz kuriem būs jāatbild Mārtiņam. Pareizā atbilde – kaut kas uzkrīt uz manas galvas. Nepareizā atbilde – kaut kas uzkrīt uz tavas galvas. Mārtiņ, esi gatavs? Jā. Iedomājies situāciju. Tu vēlies doties ceļojumā uz Viļņu. Kādu naudu tu ņemsi līdzi? Dolārus, eiro, litus. Es ņemtu sarkano eiro, Kāpēc? jo Lietuvā ir eiro. Ak tā, tādā gadījumā nostājies pie sarkanā un izdevi savu izvēli. Jā, pareizi. Atbilde ir pareiza. Arī Lietuva ir pievienojusies eirozonai. Savukārt es atrodos zeķu zonā. Esi gatavs otrajam jautājumam? Jā. Ko veikalā var nopirkt par 1 eiro? Dzeltenais variants – litrs piena, sarkanais variants – litrs cīsiņu vai zilais variants – litru medus. Es teiktu, ka piens. Paga. Kad tu pēdējo reizi gāji uz veikalu un pirki pienu? Nesen. Nesen, jā? Un cik maksāja? 86 centi. Un medus? Kad tu pēdējo reizi pirki medu? Medus ir dārgāks, es pats skatījos veikalā. Tāpēc Jā. es saku dzeltenais. Tā ir tava izvēle. Teicu! Mārtiņš teica, un viņam ir taisnība. 2-0 tavā labā. Esi gatavs trešajam jautājumam? Jā. Tev vajag 2 ābolus. 2 āboli maksā 5 eiro. Bet 5 āboli maksā 10 eiro. Mārtiņ, kurš pirkums būs labāks? Par 10 eiro, jo tad viens ābols izmaksā mazāk. Par 5 eiro, jo tev vajadzēja tieši 2 ābolus. Vai zilais variants? Jāpērk āboli par visu naudu, jo āboli ir ļoti veselīgi. Āboli ir tiešām veselīgi, vai ne? Tu mānies. Ai, neizdevās. Rezultāts ir 2-1. Beidzot arī es iegūstu punktu. Mārtiņ, tev vajadzēja tikai 2 ābolus. Lai arī cik izdevīgs izskatās piedāvājums, vienmēr vajag pirkt tik, cik tev pašam vajag. Sapratu. Viktorīnas piktorīnas 4. jautājums. Braukt ar tramvaju maksā naudu. Braukt ar velosipēdu var par velti. Ko darīt? Nopirkt velosipēdu un braukt pa velti, noskaidrot, cik maksā velosipēds un tad rēķināt, vai pirkums būs izdevīgs. Vai zilais variants? Vienkārši jābrauc ar tramvaju. Es izvēlos zilo, jo jābrauc ar tramvaju, jo parasti riteņi ir dārgāki. Nu, mēģini. Ai. Kā tas ir iespējams? Mārtiņ, vienmēr vajag izrēķināt, kas būs izdevīgāk ilgtermiņā. Ja tu ilgi un dikti braukās ar tramvaju, tad gal galā sakrāsies diezgan liela summa. Un iespējams izdevīgāk ir pirkt riteni. Tāpēc ir jānoskaidro, cik maksā ritenis un jāaprēķina. Mārtiņ, paldies tev par piedalīšanos, bet tā kā rezultāts ir neizšķirts,
tad balva labumu kaste no Svetbank un jauns telefons no Tele2 jēgpilnai interneta lietošanai paliek pie manis studijā. Varbūt nākošu gadu. Joks. Tu lieliski turējies, lūdzu. Otram nopelnītā balva, bet vecākiem noderīgas saites mūsu sociālajos tīklos. Lai jūsu īkšķi vienmēr ir tīkšķi. Cik kabatas naudas un priekš kādām vajadzībām tu dod saviem bērniem? Es dotu saviem bērniem nedēļā 5 eiro. 5 eiro mēnesī. Es dotu 5 eiro nedēļā. 10 eiro nedēļā. Ja viņi izdarītu savus visus darbiņus, kādus vismaz 20 centus. 5 eiro un lai viņi nopirktu maizi. Viņi nekam netērētu. Lai viņi varētu sev pirkt našķus. Lai viņi izpriecātos nedaudz. Lai viņi paši iemācās krāt. Dzērienam un ēdienam. Katram bērns vajag nedaudz palutināt.